Pēdējā laikā man raksta pacienti un jautā ar tādu piedāvājumu, pat jautājums ar piedāvājumu, ka viņi jautā mākslīgam intelektam, kā viņus labāk izoperēt. Un mākslīgais intelekts deva viņiem padomu, kā to labāk darīt, bet padoms bija izvērsts uz, piemēram, 6 dažādām pozīcijām, 8. Un tad pacienti teica, doktor, man iedeva padomu, un jums vajag operēt tā, kā iesaka mākslīgais intelekts. Līdz ar ko man ir tāds neliels smīņs, jo mākslīgais intelekts nezina ne jūsu ķermeņa proporcijas, nezina ne jūsu hroniskas saslimšanas, ne vispār ir cilvēks būtība viņa. Viņš nevar paņemt un izvērtēt katram un iedot visiem vienādus padomus, jo tas ir mākslīgais intelekts. Var tikai operējuši ķirurgs pateikt, kā var operēt un kā vajag operēt. Ja? Tā kā ar tiem mākslīgiem intelektiem ķirurģijā, diemžēl, nebūs paralēles. Palasīt tos ieteikumus, jo mākslīgais intelekts saliek vienā grozā visu, kas ir iespējams šajā operācijas laikā izdarīt. Bet pacienti taču grib tikai vienu rezultātu, to ideālāko un viņai piemērotāko variantu. Un tad viņš iesaka visu kaut ko, saber vienā grozā visas metodes, un izskatās, ka tur nekas nevar sanākt labs, jo nevar visu vienā operācijā savienot. Tā kā tomēr tas ir mākslīgais intelekts.